kur ir tas viens mindset atslēga, ka tu neesi sociālos tīklos, lai stāstītu tikai par sevi. Tā ir viena no lielākajām kļūdām. Nu, tā kā tas ļoti īstermiņa stratēģija, jo tas cilvēkiem apnīk. Viņi atsako vienā kanālā, tev atsako otrā, atsako trešā. Patiesībā tu esi šeit, lai palīdzētu citiem. Arī es esmu šajā podkāstā un paldies tev par iespēju, ka varbūt mūsu saruna ir kaut kāds impulss, kaut kāda lieta, ar ko mēs varam būt noderīgi tieši tavai auditorijai. Jo arī ejot ārā sociālos tīklos, mūsu uzdevums palīdzēt otram. Tāpēc ir skaidrs saprast, kas ir tas mans otrs, kas esmu es, un kas ir tas tilts, kas man jābūvē, kā es viņam var būt noderīgs. Jo īstenībā viss sociālo tīklu algoritmi darbojas pēc relevants, tad, kad mēs esam noderīgi, jēgpilni, nesam vērtību. Un tas, ko tu dari, forši ir, es arī pierakstīju savos špikeros, ko es gribēju pieminēt. Man liekas, vērtīgi, ka tu veido sadarbības, veido šīs sarunas, un tev arī saturā ir sadarbības, kad jūs ejat kopā ar cilvēkiem. Jo algoritms ir par to, ka šeit ir kaut kas vērtīgs, cilvēki to balso un viņi nes tālāk. Bet, ja tev jau pievienojas sarunās vairāki cilvēki, jūs esat tad tas momentā jau iet uz vairākiem burbuļiem. Un tur ir tā mērogošanas jauda, ka tu dari tās lietas kopā, un LinkedIn arī ir par kopā. Kas ir kaut kādas lielākās kļūdas, ko tu pieļausi startā, ko tu varbūt darīt savādāk? Startā LinkedIn, tu domā? Man patiesībā neliekas, ka tās būtu kļūdas. Man liekas, vispār kļūdas dzīvē ir iespējas, kad mēs mācāmies. Noteikti būtu vēl apzinātākai par savu laiku un efektīvāk to laiku izmantot. Ja man ir tās 5 minūtes, tad tiešām nenohaltūrēt ar to disciplīnu. Tu zini, kas ir tās lietas, kas jādara LinkedInā. Un kas tad ir tās lietas, kas jādara LinkedInā? Jā, kas ir tās lietas, kas jādara? Kā vispār radīt saturu? Jo katrai platformai droši vien ir kaut kāds savs veids, kā saturs tiek radīts. Vienā platformā varbūt iet labāk viens saturs, kādā citā cits, un LinkedIn noteikti ir atšķirīga satura vieta, vai ne? Pastāst, lūdzu, man tu, Laura. Tagad pieņemsim, jebkurš sociālais tīkls, kas tev mīļš, kas nāk prātā, teiksim, viens kāds kanāls. Gribētos laikam teikt, ka TikToks, bet šobrīd mēs esam jau sākuši koncentrēties tieši uz YouTube, uz tādu garā formātu saturu. TikToks bija tas kanāls, TikToks nebija tas kanāls, kur es sāku, bet TikToks bija tas kanāls, kur aizgāju. Jo agrāk es darbojos Instagramā, es neteiktu baigi aktīvi, varbūt viens posts dienā. Es priekš manis neskarēs aktīvi viens posts dienā, gadus vairākus. Un tur tas algoritms bija tāds, ka man nebija sekotāji, baigi arī negāja. Un tā es sāku TikToku pirms gadiem laikam kaut kādiem 3 un aizgāju praktiski tur uzreiz, tur pārsimt tūkstoši skatiem. Pirmajos mēnešos uzreiz tur miljonos pēc kaut kāda pusgada. Kas bija tās darbības, ko tu darīji? Kas bija tās darbības? Bija baigi vienkārši, ko man TikToks arī patīk. Es uztaisīju kādu video, kā nodzīt leko svaru. Un cilvēki komentāros uzdod jautājumus. Ko man darīt, nezinu, tur kājas sāp, kā man tur šitā skriet, ko man darīt te. Un ko es darīju, vienkārši palīdzēt cilvēkiem. Atbildēju tiem jautājumiem ar video. Un video es taisīju ļoti daudz, 20 video dienā, 30 video dienā. Un video, protams, bija tāda īsa, minūte, pusotra, bet tā bija tāda individuāla pieeja katram cilvēkam. Cilvēks uzdeva savu jautājumu, un es viņam atbildu. Pēc iespējas vienkāršāk, saprotamāk. Un tas bija tas arī, kas aizgāja. Patiesībā tu šeit pieskāries būtiskākajai atslēgai, kāpēc sociālajie tīkli saucas sociālajie tīkli. Ja mēs tur socializējamies, un lielākā kļūda var būt, ka mēs uzturam vai jebkuru kanālu kā tādu vienvirzienu informācijas padeves avotu, kad sociālajie tīkli nav tikai par saturu publicēšanu. Sociālajie tīkli ir par sarunāšanos, un, teiksim, ja YouTube's, kā atkarīgs varbūt no tiešām no tā viedokļa līdera, cik viņam ir attīstīti arī šie komentāri, kur cilvēki grib pievienoties vai negrib, TikTok arī tas pats, to uzķēra to klientu, varbūt potenciālu klientu vai savu dombiedru loku to sāpi un sākās tās sarunas. Patiesībā tās sarunas ir tas viss maģiskākais, kas ir sociālos tīklos. Un ja mēs runājam arī par LinkedIn, tad ir trīs instrumenti. Tu minēji saturu, jā, saturs ir svarīgs spēlētājs, bet saturs ir vienvirziena plūsma. Es gribu dot informāciju, bet vēl ir tā lieta, ka jāskārto savu vizītkarti virtuālā, kas palīdz, teiksim, ja gadījumā tu esi pasīvs LinkedInā, tu vismaz tā vizītkarti kaut kādas acis uz tavu pusi atved, bet trešais spēlētājs un pats galvenais. Un tā kā
ar lielu kārtu ir tieši attiecību veidošana un būšana aktīvam LinkedInā. Tu minēji komentārus, sarunas, tad tas ir galvenais instruments LinkedInā. Nevis, kad mēs piepludinām kanālu ar saturu, bet mēs esam klātesoši ar savu klātbūtni un sarunājamies šajā kanālā. Par sarunām LinkedInā, jo mēs liekam LinkedInā posts, vai ne? Mēs liekam LinkedInā 5 dienām mums iet izgriezumi. LinkedInā nav tā, ka man baigāts komentē. Tiktu kā man, teiksim, pie identiska video. Tiktu kā man tur var būt 50 komentāri. LinkedInā man tur ir 1, vai tur ir 0 visdrīzāk. Un nav tā, ka man ir maz connection un pārpa 20,000 connection un visi ir Latvija. Jā, un es varbūt šeit papildināšu sarunas nevis pie taviem ierakstiem. Pie citu ierakstiem. Bet tu kā aktīvs kanāla dalībnieks veido, inicijē, uzturi, attīsti attiecības ar citiem un rādi interesi par sevi. Iet apskatīties tavu saturu un tavu profilu. Tas ir svarīgākais instruments. Tas ir laikietilpīgi ļoti, vai ne? Te man ir vēl viens ļoti svarīgs moments, atslēga priekš tā mindset, ar kuru iet LinkedInā. Nedomāt par cilvēkiem kā par transakciju, nedomāt par savām darbībām, kā es varu vairāk 5 postus dienā nopublicēt, bet kā es varu iet ar ilgtermiņa mindsetu, būvēt attiecības, būvēt uzticēšanos. Un tev rezultāts nāk tūlīt. Ja tu ej transakcijas mindset, rezultāts nenāk. Ja tu ej ar attiecību mindset, rezultāts nāk tūlīt. Tā kā tas viss spēks ir nevis 5 postos dienā, to lūdzu uz TikTok. Droši. 1 posts dienā, Lauri, un 5 komentāri dienā.